No 7. līdz 9. augustam brīvdienu mājas Susē, kas atrodas netālu no Aknīstes, kļūs par galveno norises vietu 2. alternatīvās kameru mūzikas festivālam Sanssouci. 3 dienu laikā zem klājas debesis klātesošos priecēs ne tikai klasiskā mūzika. Šogad festivālā piedalīsies Olga Pudova no Sanktpēterburgas Marijas teātra, tad Ieva Parša, Juris Žvikovs, Ēriks Kiršfelds ar programmu Čels un Latvieši, Juris Žvikovs ar programmu Cage, kur viņš preparēs klavieres, kas nozīmē saliks stīgās dažādas sadzīviskas sīklietiņas un mainīs šo klavieru skanējumu. Tāpat piedalīsies jaunais Rīgas teātris ar izrādi Dzeja, Dērtīdielu teātro bērniem izrāda Mākonis un Zīmeņu teātris. Skatītājus gaida daudz muzikālu eksperimentu un vēl nebijušu pārsteigumu. Latvijas Nacionālās operas solists Armands Siliņš, kas ir festivāla iedvesmotais un organizētājs, mums pastāstīja, ka šogad Sanssouci festivāla ietvaros notiks vairāk kā 20 dažādu pasākumu. Liels akcents tiek likts tieši uz mūsdienu muziku. Un tāpēc mēs esam radījuši arī tieši 20 speciālu koncertu, kurus skanēs tikai 21. gadsimta muzika. Tas ir tādiem intelektuāļiem, jā. Bet tāpat laikā nakts stundās mūs tā kā izklaidēs un dejot liks un varbūt arī dziedāt. Piektdienas vakarā Jākaba Nīmeņa banda. Un sestdienas vakarā būs Latvian Blues Band. Uz festivālu droši var ņemt līdzi arī bērnus, jo organizatori ir parūpējušies arī par īpašu izlaides programmu arī mazajiem festivāla apmeklētājiem. Mazos apmeklētājus priecēs teātrālas izrādes, dažādas radošās darbnīcas un īpašs nakts koncerts bērniem. Tātad festivāla atklāšana notiks 7. augustā 2020. un to atklās Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra klavieru trio. Izkrāsojiet savu vasaru ar brīnišķīgu festivālu. Plašāku festivāla programmu var uzzināt mājaslapā www.sanssouci.lv un biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs vai arī mājaslapā www.biļešuparadīze.lv.